Brisele ir vienos ziedos, gaisā virmo pavasara un jauna sākuma noskaņas. Un par jaunu sākumu, pasaules kārtību un mūsu jēgu uz šīs zemes runā arī mūzika, kas īpašā koncertā skan Briseles mūzikas instrumentu muzeja koncertzālē. Te izskan jubilāra Pētera Vaska mūzika un mūzika, ko viņš atzīst par nozīmīgāko 20. gadsimtā. Arī izpildītāju kvartets ir īpašs. Tas tapis par godu tieši Pētera Vaska jubilejas koncertūrai un ar autora svētību. Tajā muzicē violniece Magdalēna Geka, čelists Kristaps Bergs un pianiste Ivete Cālīte. Savukārt pirms koncerta sasirgušo Egilu Seferu šajā pasākumā aizstājas izcils franču klarnetists Arturs Stokels. Man ir jau ļoti izcenis, ļoti mīļš Pētera Vaska skaņdarbs, kas ir viņa klavieru trio epizodī E canto perpetuo. Un šis skaņdarbs ir rakstīts kā spogulis Olivier Messiaena slavenajam kvartetam laika beigām, kas savukārt tapa koncentrācijas nometnē Otrā pasaules kara laikā. Manuprāt, arī ļoti aktuāla mūzika šobrīd. Mūzika laika galam un tāda sajūta, ka arī pasaulē ir pienācis kaut kāds nosacīts gals, kad ir jābūvē atkal no jauna, un laiks ir apstājies ar visiem notikumiem, kas ir apkārt mums. Tā kā koncerts bija 1 stundu garš, šeit izskanēja tikai Messiaena skaņdarbs, taču nākamajos tūres koncertos Polijā, Latvijā, Zviedrijā un Vācijā tiks atskaņots arī Vaska klavieru trio. Tikmēr no Vaska mūzikas klausītājiem tika piedāvāta lūkšana par mieru, The Fruit of Silence, kas koncertā piedzīvoja pirmatskaņojumu īpašai aranžijai tieši šim kvartetam. 2 vārdos vienreizējs koncerts. Man trūksta vārdu, tās emocijas un jūtīgums, kas izskanēja. Vienlaikus tehniski ļoti sarežģīta mūzika. Fantastiski! Mūsu muzejs saņem daudz piedāvājumu šeit rīkot koncertus. Šis konkrētais pieprasījums īpaši piesaistīja uzmanību, jo to veido mūziķu kvartets, kura tapšana notikusi ar paša komponista Vaska palīdzību un pāraudzību. Šim notikumam tas piešķir īpašu svaru. Pētera Vaska mūzika ir Latvija. Mums katram nozīmē Latvija, un tas droši vien jau katram arī mums ir individuāli. Un tie ir vienmēr meklējumi, tie ir jautājumi, un tie jautājumi jau arī sev iekļauj tās atbildes. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.